Labvakar, vēl vienreiz, ja es ar kādu neesmu vēl sasveicinājusies. Šodien mums ir dzejas pasākumu sezonas noslēgums Dējas istabā. Mūsu šī vakar viesis ir cilvēks, kur mēs varētu saukt par dzīvu klasiķi. Dzēnieks Jānis. Bet es jau to paspēju izdarīt. Tas ir dzēnieks Jānis Ogpelnis. Kuri lasīja relīzi, varbūt izlasīja visus tos garos un daudzos epitetus, ko es veltīju Jānim, bet no galvas es visu neatceros. Dzēnieks, prozaiķis, publicists, dzējas konsultants, kritiķis. Nu, varbūt tu pats pastāstīsi vairāk par sevi, bet katrā ziņā Jānis šodien mums dos nelielu ieskatu pēdējā iznākušajā dzējoļu krājumā nosaukums, bet pēc tam vairāk varbūt runās par to, kas ir šobrīd aktuālāks, par jauno dzēju, par grāmatu, kur šobrīd iznāk. Domāju, Jānis pats pastāstīs. Lūdzu, Jāni. Paldies. Tā mēģināšu sēdēt, kaut es mīlu skaidrlēt, kad es lasu. Tā ir, tāpēc. Varbūt nosēdēšu. Kura no klātesošiem ir lasījuši šo grāmatiņu? Nu, nevisai daudz, ja? Es varbūt palasīšu. Tā ir man pēdējā dzējoļu mans pēdējais dzējoļu krājums, kurš ir iznācis aizpagājušu gadu. Ar nosaukums, par ko es jau tiku kādā recenzijā kritizējis, ka tā ir tāda aksīšanās. Kaut senie grieķi rakstīja, ka dzējas un ritorikas galvenais uzdevums ir nosaukt un slavināt. Tā kā nosaukumam ir nozīme, ja? Nosaukt nenosaukto, izseikt neizsakāmo, ja? Lai es nebiju domājis, protams, ka tas nosaukt šo krājumu par nosaukumu. Tālāk es palasīju dzējolīšu no tiem, kurus es sarakstīju pēc šīs grāmatas uzrakstīšanas. Man ir tā neiezīgā īpatnība, ka man jāuzraksta ļoti daudz makulatūras, un tas jau ir kopš paša sākuma. Vismaz kopš 70 gadiem, ka, lai uzrakstītu vienu dzējoļu krājumu, es agrāk tā neskaitīju, bet šie 80 dzējoļi atlasīt vismaz no 1500 dzējoļiem, jā, uzrakstītiem. Ja jūs lasat Satoriju, jūs lasat Satoriju. Tur ir tāds dzēns, kurš apraksta rakstnieku namu, un tur viņam iestājas negatīvs personāžs, kurš raksta dzējoļus. Tas bija tu? Tas bija es, jo viņš teica, nē, dzējoļus jāraksta tā un tā, ja? Tādā un tādā saukļa. Es saku, dzējoļus jāraksta ir dažādi, bet man ir piemēram tāds paņēmies. Nu, tad viņš ironizēja par šo paņēmienu, kaut mēs zinām, ko jās vācies katru rīt pierakstīja 24 lapus biezs skolnieku burtnīs biezs, ja, 2 stundu laikā bez nevienu svītrojumu, un tā viņš darīja katru rīt, ja, daudz gadus, ja, palasu. Vaigies Plauts, mazāk pazīstams, bet arī izcils dzējnieks, viņš arī rakstīja 9, 20, 11 dzējoļus katru rīt, ja, arī gadiem. Tā kā tas ir ļoti individuāli. Labi. Tā kā
atmiņu neviļa. Man sēvs apsīt ir tīrs kurzemnieks no Nīdas pāris draugus no 18. gadsimta. Man ir šie raksti, kā viņi sauc par dzilts rakstiem vai kā. Bet šis ir dzīvos arī pa kādu Kurzemes pilsētu. Uz Ventspils mola, kur jūra ar plikņiem un mūžību tiekas, kur mākoņi nordiskie mūri un zibeņi sidraps liekas, tur ērkšķi, kas veikšķot mums dūra, nu tīri zīžena liekas. Uz Ventspils mola, kur kājas, kā pohaini bomži klaigā, kur dīvi izliektas kājas, pa betonu kamarām staigā un debesīs nākamās mājas var saskatīt vaigu vaigā. Uz Ventspils mola, kur būsim, vai bijām, vai esam vienalga, kur 9. vilnis kā lūsis mūs apskaus ar ķetnām valgām, uz pusēm mums sasaru lūzīs, kā maize, kā vienīgā alga. Mēģināšu vēl vienu zejot par jūru. Ostas pazīmes, kuģi un ceļam krāni, debesis neatspoguļojušais ūdens. Protams, kāja rejieni, vīniņi veterāni un daži, bet spēcīgi izjūta plūdi. Zivs smaka, man naksvijoļi vai ceļiņi, tev metafiziskais esības smagums. Suņu un kaķi nesajaušamie celiņi, nakts iedzen debesīs spīguļojuši arhipelāgu. Vējš rauza pier pret sienu, sagraiz rokas uz korēm, bet vienalga tam iesnas nepiemets ne klepus. Vējš ir viensētnieks, nemāk viņš dziedāt korī. Viņš ir kors viens pats, nevis izslīpēs bara cepums, bet lai paliek, paturi rokā oli, akmens pumpuri, varbūt, ka izpauks par klinti, un tu spērsi uz tāds savu pirmo soli, ieliekts ūdenī vispārējie simti. Tā mazliet savādāks. Tematikas. Vai dzējā tematika ir nozīme kaut kā? No trepēm nogāzos smagi, nespīdzinātāji nagi, bet gravitācijas spēki satricināja šo miesēku, vienalga pēc gara tvēru, un aptaustīt tad liru, gars elpoja zināmā mērā, un lira vēl nenomira, un tomēr man brīdi likās, ka moku kambarī biju, kur miesas vārās un plikās, uz rata kāds paraustīja, kā pārbaudīdams, vai varu pieturēties pie gara. Nešķivin, nešķieps strūklak, nešķivin, vienalga, ir neiejaukt ezerā, un debesīs nepavisam saliekt tavs zari, dīvainais ūdens koks, bet tu esi derīgs malkai, ko malkot, izsusējušai sirdī. Viss, kas bija piedzejots, atšķēlies no dzejas, iet pa ielu idiots,
dziesmu ārā lejas, plūsum pazūda renstelē, kur te īsā vieta, bet vienalga jauna tek, tā kā vīniņš sietā. Naksi kaut kādu muļķīgu iestādi, būtu man teikšana aizvērta ciet. Krimināls sodām sapņi izstādi, mēnesis, kas nebeidz šķugunu liet. Nakts pieņem apmeklētājs, sumpuri, sēns, zvaigznes netaupa elektrību. Nakts rada apsākļus, lai pārgrieztu vēns, un lietišķi atmiekšķē prātu un gribu. Pels sāk lidot un kaķiem spīd acis, jodi, kā zināms, pār siliem jāj. Naktī nav miera, bet raķenes tracis, un nevienu noslēpumu nakts neatklāj. No jaunākiem dzīvolīšiem kopā. Labi, šie dzējolīši ir. Blakus minot, es rakstu jau pantiņus pusgadsimtu, 50 gadus, un tas nav pārspīlējums. Tāpat kā nav pārspīlējums tas, ka mans stils izveidojās pirms pusgadsimta. Pēc kā to var secināt, ka es uzrakstīju vienu no saviem 3 populārākajiem dzējoļiem, Putnēnu, kad man bija kaut kur, vai no 17 vai 18 gadi, ja? Tas nozīmē 60. gadu pirmajā pusē. Lūk, un kopš tā laika es neesmu mainījies īpaši, un tad jūs priekšā ir tāds, literārs relikts, ja? Tāds vies no pagātnes, ja? Nenonākots. Būtībā es piederu pie 60. gadu dzejniekiem, pie tādiem kā Čaklais, Ziedons, Vācietis un tā tālāk, Skujnieks. Kaut man pirmā grāmata iznāca 70. gadu vidū, kad man jau bija 30 gadi. Ja tu te būtu, tad bariņš jūtu, pa pilsētu šo daudzītos. Man atliek osas rozi ost, jo kūģu parfīms tēraud asais, kā man ierauk, tā ātri projām lasās, un uzziedu, kā krastā izmests lass. Es pirmā reizi lasu dažus dzējoļus, tāpēc man nav aktieriska, patosiska intonācija. Mēs atkal aiziesim uz ostu, bet šoreiz osas rozi no ost, jo kūģi nobīd mūs nost. Mēs atkal aiziesim uz ostu, bet varbūt neaiziesim postā, kad viļņi metīsies mūs kost, mēs mazliet pabaudīsim tos. Nedēļa, pirmdiena, datums kaut kāds, neidentificējama migla. Visu pārvalda vienplāšņains prāts, putniņš iedziets, mī vai lā. Negribas pamest pilsētu, kurai nevar pārmest neko, un jo vairāk nemetaforisku jūru. Atgriezties betona sāžā, kur nozāģēts pasaules koks, būdas iekurinātu ar kuru. Taču drīz atties paunām piekrautais buss, rātnes sēdēs skābētis pasažieri. Galapunkts noteikti sasniegs būs.
Protams, atgūšos, piemisu līdz paņemt mieru. Es šodien piezvanīšu Murgam no Pārdaugavas Pēterburgā, un telefons līdz īkstīm pīkstēs, un peldēs upē namu tīksti, līdz pasists akmens atbildēs. Reiz vienā rietā grimā mēs, bet tas sev nepienāks vairs, un pārtrūks muldiens murgainais. Sniega kuģi piesākie durvīm, piekrauti, it kā paši ar sevi, lāpsta tos iztrenkās, sasnigs no jauna, iztrenkās atkal, sasnigs no jauna, jo viņi atveduši mūsu mājās no klaidiem. Pūpolsvētdiena. Man nezinu, kāpēc pēdējos gados ir iegājies, ka es rakstu Pūpolsvētdienā. Tas pazīstams Nobela prēmijas laureāts Josifs Broskis, viņš rakstīja uz Ziemassvētkiem katru reizi vienu dzejoli. Un Knusts Kujnieks, cik es zinu, pat labai nees Latvijas dzejnieks, kurš ir nominēts Nobela prēmijai, viņš raksta augustā, katru augustu vienu augustu dzejoli. Bet lūk, man ir Pūpolsvētdiena. Tā nebūs kupena, bet ēzels balsts, ko sniegpārs pulki sveiks mēmi. Puteņo pūpols, pilsēt iekaro miers, un kara zirgi kļūs rām kā jēri. Pakļuv zem putekļa, kaut ko viņš sakropļoja, kaut ko nesaskatām, kā viņš pats, bet es jūtu, ka ļoti svarīgi. Ārsti atsakās ārstēt, burvi apvārdot, jādzīvo vien tālāk, kā invalīdam, kam nekas nekaiš. Nāve ir pat pilnība, nāvei nav trūkumu, nāve izdara viss līdz galam, nāve ir neierobežota brīvība, pēc kā mēs attiecamies. Nāve godprātīga, neviens mirušais nesūdz. Nāve ir pilnīgāk par dzīvību, un tomēr mēs tik reti to izvēlamies. Tātad mūsu tieks pēc pilnības nepavisam nav pilnīga. Tas ir humoristisks dzejums. Ariet snieties. Klīst dūmi un savu uguni meklē, starp maldu gunīm un tām, kas peklē, ar aizdegt sērkociņu, tiem ceļā stāšu, varbūt, ka dūmus vēl pieradināšu un savā skurstenī iemitināšu. Lai ļaudis saka, lūk, pavards šim mūžīgam žīdam, šim klaidonim. Kad es lasu pa daudz, pārtrauc. Es teicu, ka es to nedarīšu. Ādam aizkos sābols, nokrīt Ņūtonam uz galvas, un viņš iegūst čūskas gudrību. Man tās nav. Dzer ābolu sulu, bez vilnas kā balots, un nolūkojos uz ielu. Vajag pliku ne meitu, bet dabu, kalnu, tūkstnesi, salu vai tam līdzīgi. Visu, kam nav praktiska labuma, kur vien vēji iegriež greizi un līgi.
kur mūs uzrunā ēzeļu žokļu kauli, beigtā lauvā var dabūt pa medus kārei, kura vairs it nekā nav veca zem saules, lai arī ir jānosprāgs acu kārei. Cilvēks ir mens, viņš pratina Dievu, lamājas, lādas un draud, Dievs neatbild. Viņš ir tas, kas jautā. Cilvēks ir mens, Dievs ir Dievs. Lienu kā kurla odze, pa tīviņo gaismas dzīslu, debesīs viņ saule staro, apvārsnis spinas pa kājām, vienalga es lienu tālāk, iespējams pat kā eju, bet to nevar saredzēt lāgā, esmu akluma sists. Pieklīdz sienāzis zaļš ar respektējumiem žokļiem, varbūt siseņš spiegs, varbūt tuksneša pārdevējs, viegli nedevās rokā, kad notvēr kodu ar spēku, izraidītu atpakaļ pa manu balkonu durvīm. Tagad es saspringti gaidu, pravieti, siseņu barus, vai arī viens savus milšu, no kā man reiz uzbūvēt pili, vēl krutāk nekā Rīgai. Zem bruģakmeņiem kungst vecās bēdas, un jaunāsam saigā pāri, lepni un bezbēdīgi, raugos, kur manējā, lūk, jau aizsauļos stalti, dārgakmens cepuri galvā. Varbūt pietiks. Ja tu kaut ko citu lasi, tad pagaidām dzejojus var arī neplasīt, atstāt uz beigām vēl kādu dzejoli. Kādu dzejoli, jā. Kurš no jums nav lasījis Rīgas iedzimtietāju grāmatiņu? Pirmie, ka viens nepietiec, es saprotu, ka Jānis grib redzēt arī, ka piesakās. Lūk, vārds nav pareizais, to drukā jau 3 nedēļas tipogrāfijā, vārds būs savādāks. Bet tūlīt jāiznāk grāmata, ko saucās Rīgas iesaikāšana. Te ir gabals par Rīgas modeļu namu vēsturi un modeli Bāja Puzinas. Un tāds impresionistisks etīts, kurus vajadzēja rakstīt arī par Liepāju, par 50 dzimušiem rīziniekiem, kultūras cilvēkiem, kurus nevajag, vajag sakot, kurus pazīst lielāks vai mazāks cilvēku loks, un tāpēc nav jāklāst viņu biogrāfijas, to visi apmēram zina. Šis dievainais žāns, ko es nosaucu par murgojumu, bet, kad izdevu 3 no šiem Rīgas iedzimtajiem, tad izdevējs sabijās un nosaucu par pasaigām, nevis par murgojumiem. Bet, kā bija iecerēts, šis cikls
ir izklāstīts ievadvārdos Rīgas iesaikāšana. Šie apcerkani sarakstīti 93. gadā, šie gabaliņi rakstīti no 93. līdz 2011. gadam, pārtraukumiem, protams. Runā vai iekšējā vai ārējā balss, vienalga, Rīga nav tāda, kā arī vadītājs vai vadātājs nav šāds. Es neuzrādu, es nesapņoju, es murgoju. Un murgojums ir nesapņēņākais žanrs. Sapni varēja izskaidrot Rains un Freits, murgojumu nevar. Murgojums ir visrīdzinieciskākais žanrs. Samurgoto vecrīgu reiz padarīja loģisku, nākotnē iesapņotu, noslaucīja ap domu vecēku grūžus, lai izceltu to un nogremdēja līdz gaļa sekstei. Domāju, ka vecrīgi pēc žanra ir Londonas City, pēcāk muzejs UTT, bet gala produktā izrādījās, ka vecrīgi pēc žanra ir līdz. Vēl saka, ka nav tēmas un sistēmas, ir gan notēmēts sistēmas trūkums. Mašīna ripo uz 4 nullēm un kaut kur tiek. Zirgs sauļo uz vieniniekiem un paklūku. Cilvēks nav tematisks un pilsēt tikai pa druskai. Dantem bija daliņu kājas. Tā viņš nosauļoja tos lokus. Man sasniegums sportā ir krietni vien pieticīgāk. Pēc pirmā Rīgas riņķa jau aizvelšos. Tomēr lūk pasaigājamies. Galu galā es nezinu, kas ir māksla. Tas, kurš zina, uzvarēs konkursā un dabūs brīvbiļetu uz Olimpu, ieliet kādu skrūvu vai nektāru Zevam un Apolonam, ja ir labs acumērs. Kad šī dzīve un pasaule ir nolobījusies no manis kā sīpolam arī kodols, cik nesaredzams anatomiskām acīm, to var uzlobīt sev atpakaļ pa kārtai, un Rīgas kārta ir samērā kruzuļot. Laikam jau grūti populāram cilvēkam iet pa ielu, katrs žests kultūrvēsturisks. Bet vēl grūtāk ir Rīga iet pa Eiropu, katrs žests ziemeļpolārs. Vaiprāts un idiotisms. Es nezinu, kāpēc sāk brīnīties, kāpēc cilvēki Rīgā staigā uz galvas, sarunājas ar kājām, sasmaidās ar papēžiem. Ir kā zemeslodzi galvu nestāvēt uz galvas. Izplājiet Rīgas plānu, tas nav 5 gadu plāns, pat ne 800 gadu. Daži pamatot atzīst, tu esi sults kā zābaks. Taču es gaidu, ka reiz kļūšu arī kā zābaks spodrs, jo man jau pucē, kas uz kāda saules pulksteņa bijis rakstīts, ir vēlāks nekā tu domā. Bet ne par šo pulksteni šoreiz ir runa. Nezinu pat, vai tas maz bija pulkstenis. Varbūt lēle ar pulksteni mehānismu. Kā pa miglu atceros melnu kurpnieku pulksteni labotavs skatlokā iepretīm centrālajai dzelzceļa stacijai. Ko īsti viņš tur tīrīja neatceros. Atmiņa iekustina un aizkustina šīs sukas kustību. 20. gadu sākumā viņš bija novietots vitrīnā Avotielā, saka leļinieks Arnolds Būros. Kādu ziemu puišels juta, ka jāiet kurpnieku aplūkot. Kodis kā lapsens sals. Uz lelu raugoties mute neveļi sadarījās.
un mēli piešāvās metāla stieni. Tā Būravs kaut arī ne pirmo reizi dabūja redzēt Rīgu. Šāds saulskats ieviesies pats ap Igaunu saliniekiem. Lai teiktu pušplēstu vārdu par Rīgu, mēlei mazliet ir jānobrāž. Jo murgojums ir visbērnišķīgākais žanrs, tātad vislatviskākais. Bērnība laika tēlojumu letiņiem tie stiprākie, teļu mielojumi, nevis veļu melojumi. Čaks un virza ēdis vienas un tās pašas milžu kūks, ne pēdējā kalniņā, bet bērnībā. Labi, turēšu mutu. Nerādīsim Rīgu redzējuši mēli nopietniem kungiem, jo man zināšana ir sekla un plāna, kā grāmatas lapa. Un nesadrupināties man vēsturniekā, arheologā, teologā, psihologā, poētā, plānprātiņā. Tos visus sintezē lielā un varenā putrā senais murgojums žanrs. Un ja nobeigumā kaut viens vienīgs lasītājs sašuts izsauksies, tas taču ir galīgs murgojums, autors būs gandarīts. Un lūk, viens no tādiem neīpaši murgainiem gabaliem nesen uzrakstīts. Kāds ir ticies šeit ar Andru Ogri? Ir? Ja? Nu, lūk, Ogriņš ir mans draugs labs, un visām viņa 3 grāmatām es biju arī redaktors. Šie ir tāda, vārdsakot, šo gabaliņu žāns ir ļoti vienkārši. Ar kā dzimušu rīzinieku, to aizēju uz viņa bērnības rajonu, un viņš atcerās, kā šis rajons izskatījās bērnībā, šī iela, šī māja, un kā tas izskatās tagad, un es to vēroju, viņš stāsta, es to visu aprakstu, es aprakstu viņu, es aprakstu tos iespējas, un viss sagrūst 2 lapusēs, apmēram, ja? Tā kā iznāk tiešām tā samurgojums, bieži vien. Šis varbūt arī nav, jo sausās seriālismu esens. Kādā TV tiešraidē komentējot kautiņas ar pretējo nometņu demonstrantiem, korespondents iesaucās. Skats ir gluži seriālistisks. Nevar saprast, kurš kuru sit. Skaisti, ka šāds apgalvojums lika man gremdēties dziļā apcerē par seriālismu dabu. Vai seriālisms ir kautiņš? Netik gudrs. Tāpēc radās steidzam nepieciešamība pēc eksperta. Persona ar neapšaubāmām seriālistu pazīmēm nenoliedzami ir Andris Ogriņš. Lūk, mēs jau kūkojam pie galdiņa bufetē istabu. Andra vaikstaro labdabīgā un spirtumā, vakar izpeldējies Āliņģī Bābelīs ezerā. Tas viņam tāds X-vēdienas ieradums. Bet kā tad ar kaušanos? Sensitīvais zvejnieks ieras melanholiski atbild. Skolā kāvos ar dūrēm. Ja kāds no vecākajiem ķeļiem man aizskāra, tūlīt dev pretī. Tā bija goda lieta. Nu tā apmēram reizi mēnesī, un parasti vinnēja. Jēdziens skola apzīmē 7. videni, kur pēcāk tapa par Natālijas draudziņas ģimnāziju. Tu Ogriņš nav izciets līdz pašām laimīgām beigām. Mācījies vakarenē un mazruciņ RTU.
kaut galva bijusi viegli un par sacerējumiem skolotāja to uzteikusi. Tajos Andris izpaus skaidru patiesību par sevi, ko smēķē, ka ieraud pa zāliņam, pofik, ko citi domā, izņemot vectēvu Liezerē, no kura piktumu bijās. Tas nu būtu tāds paskarbs realisms. Sirrealismu pagaidām apliecina vien kautiņu. Taču pētnieciskais darbs prasa pacietību, un tāpēc pievēršos lopkopībai. Jūs, protams, nealojaties uzskatot, ka runa būs par labi auzoto rumaku Pegasu. 11 gadu vecumos laukos Andris Piepešs sāc rakstīt. Pa šosei brauc auto, tā vidū dziesmas skan. Aizkustinošs pozitīvisms, bez gruzona. Taču drīz vien minētais Kumeļš aizrikšoja atpakaļ uz savu antīko stāli, tā vietā mazais Andris Liezerē 5 vasaras ganījis kolhozas govs. Bijis kāds 100, tādējādi pelnījis naudu divritenim, pulkstenim un citām zēniskām dārgvietām. Vai bijis arī grūti? Vaicājiet šīs rasot asarotās profesijas vecmeistaram Jausudrabiņam. Taču ne Andrim, jo viņš vienā mierā atbild, nē, viss bija normāli. Bet par ko nākamībā gribējās kļūt? Par neko. Palūk, kāds veidojas apspriežamā autora tēls. Perfekts čaka pašpuika, saputros bukoliski ganuzēni. Vecāka eksakta zinība ļauds, labvēlīga ģimene, Lašprēša ielas komunāļņiks, 2 kaimiņi. Patiešām sirrealistiskā kārtā ap izpētamajiem Rīgas mākslas darbiniekiem man nav trāpījusies neviena sens patrīcieša dzims atvas, kamdēļ tā netiek gudrs. Un tagad ievilsim pa gaišākai švīkai Andru portrijā. Skolā korī dziedāja blokflautu pūt. Bijis arī liels grāmatnieks. Taču visvairāk suģestēja sports, it īpaši cīņas. Bērnībā brīvā, tad judo. Cīņa ir dēļ. Patika eksperimentēt ar ķermeni. Gāju svaru zāli, cilāju stīns. Gribēja aizsprūt līdz fizisko spēju robežām. Aizkļūt, nebija tālāku rienu. Līdzseks izkopa stabilu pasaules uzskatu, anarhismu, jeb pofigismu. Kopā ar čomiem pašatdevīgi praktizēja to. Bet ar 30 gadu vecumā Piepešs nodevās dzejniecībai. Tīmeklī saskrējās ar Arvi Vigulu, Arte Ostu. Šajā nozarē Andris savu spēju robežu vēl nejūt. Sanāk, kad mitējās profesionāli kautiņi, Ogriņa raksts darbos ieviesās sirrealisms. Atkal nekas nav skaidrs. Tātad sirrealisms ir tas, kas nepielēc. Teikt pavisam sirrealismu definīciju, ja vien nebaidītos par šādu mutes palaišanu dabūt pa muti no mūsu spīvajiem zinātņu kungiem un kundzēm. Jāaizmirst piemetināt, ka šie dramatiskie dialogi risinās vairs ne mazītiņā bufetē, bet Lašprēša ielas namu apvērošanas gaitā. Pirms gan bez neirotiskajiem izrūcinājumiem jānoiet garām kafejnīcai Vecrīga, kā seriāli vēji to šeit atpūtuši. Tā paša, uz kur parāds durvīm ir rakstījis latviešu valodas aģentūra, taču nav plāksnes, kas vēstīt, ka tepat sēdz mājā
reiz mits tās aģents Andris Ogriņš. Nelabojam valodniecis kļūdu. Ieejam pagalmā, kurš ir gana plašs, saulains bērnīs zauzonībām. Pāri netradicionālam mūrim salūkojams baptistu draugs nams, kurā Ants nav bijis. Toties apmeklējis jaunas teātris tajā pašajā būvē. Uzkāpjam līdz bijušajam dzīvoklim. Pastāvām pie kāpņu telpas loga, kuru rāmī joprojām ir saskatām ar brūnu krāsu aiztriepta Andra, jau kultūra vēsturisku krāpējumu. Lai arī kā es nopūlināti redz, neko surrealistisku savu pieputējušo rūtu nespēja saviedēt. Taču jau zēnībā Andrs bijis pārliecinās, ka pastāv vēl cita garīga pasaule. To no anatomiskām acīm nekāds saskatīt nevar. Varbūt mēģināja savu dzeju, bet vai surrealisms ir atcens, atkal netiek gudrs. Tieciet no jūsu. Jautājumu kādā? Jā. Par šo nav jautājumu. Varbūt kādam jums ir jautājumi, Jānim, vienkārši tā visā šī vakar gaitā jau radžies. Jāni jau tur runās, neskaties pulkstenī. Kaut kas, ko pajautāt vai komentēt. Man īstenībā ļoti interesanti par Andri bija klausīties, jo es viņu ļoti tuvu pazīstu. Mēs esam tuvu draugi ar Andri. Un bija lietas tomēr, ko es nezināju, kas man pārsteidz. Uz Bābelītes esmu bijis klāt, kad viņš iet Aliņģi, un tas tik spilgta bildu uzreiz acis priekšā. Tā kā... Tas ir ikons žāns, jo par šiem cilvēkiem es stāstu tikai pozitīvi, ja? Bet Andris atšķirs ar to, ka viņš mīl sāsīt par sevi visu kompromatu, visu negatīvu. Es arī sapratu to daru labprāt. Ja jums bija neizsakāmā laima lasīt mūsu ultra intelektuālo žurnālu Lilit, ja? Tad es daudz kompromitējuši lietas un arī izklāst. Tur ir tāda intervija ar mani. Viena no labākajām intervijām. Un pašam patika tā intervija? Jā, tāpēc, ka Dācis Rukšāns, kur ir ļoti cīši cilvēks, viņu rediģē un viņu uzrīdīja. Bet vai Andrim patika šis tavs murgojums par viņu? Viņš to nav lasījis. Tā kā es vēl gaidu, kad viņš laidīs dūrs darbā. Pagaidā, vai viņš pieteisies vēļdien aiziet uz dievkalpojumu, bet apskatīties, kā viņam iet. Ants Ogriņš ir vienīgais mans draugs starp jaunākiem dzejniekiem. Kaut viņam 35 gadi, bet viņš pieder pie tās jaunās paudzes. Mums ir iekšēja psiholoģijas sadarība, ka mums nebija jārunā un tā tālāk. Viņš ir ļoti, ļoti inteliģents cilvēks un gluži kā es jaunības dienās, kad es piedzēros, kļuvu neciešams, nepanesams. Un Ants ir tāds pasapmēram, jā, kā es. Tā kā mēs ļoti, ļoti radniesies gāri. Jā, lūdzu. Kā jūs vispār vērtēt mūsu jaunāko dzēju? Mums tradicionāli dzēja spēcīgāk par prozi, ja? Jo tagad ir ļoti labi, ka kāds 10 gadus bija vienīgais jaunais spēcīgais dzejnieks Kārls Vērdiņš, ja? Un piepēc no Jēkabpils atbrauc divi jauni puiši, 20 gadīgi, ja? Ārs Viguls un Osups, kur ir ļoti izcili dzejnieki, ja? Un tad nāk Zēgners un dažādi, var sakot, ir vesela paudze, patiešām jauni dzejnieki, kuriem ir 20, mazliet zem, mazliet virs, ja? Var sakot, latviešu dzēja
Pie kam šie dzējnieki, kas ir galvenais, kas svarīgi, lai dzējnieks ienest latviešu dzējās, savas dzējā, kāds jauns intonācijas, ja? Ienāk. Jauns dzējnieks ienāk ar savām intonācijām, un šī paudze ienāk ar savām intonācijām, pat ar vēstījumu un veidu. Jūs redziet, man dzējoļi ir tādā tradicionālā latviskā stilā, tie nav stāstoši, ja? Bet šie jaunie dzējnieki, viņi stāstoši, Čaks bija stāstošs dzējnieks, viņš varēja ļoti gardu aprakstīt atteikti, piemēram, ja tādā poemā, ja? Un šie dzējnieki Osups un Viguls un arī Vērdiņš jaunākajos dzējoļos ir ļoti stāstoši, ja? Kas ir diezgan ierasts latviešu dzējā, un līdz ar to viņi ienes kaut ko jaunu, jo katrai paudzei jāienes kaut ko jaunu un identificēt, vai tas ir kaut kas jauns, var pēc epigoņiem, ka parādās dzējnieki, kuri ietekmējas no. Tā savā laikā bija vāciešu epigoņi, bija ziedoņi epigoņi, skujnieki, bēziņi. Teiksim, ir dzējnieki, kuriem ir ļoti grūti ir, būt pakaļdarinātajām. Tāds ir Edvīns Raups, ja, daudzi mēģinājuši rakstīt kā viņš, ja, bet neiznāk, jo viņiem ir milzīgi. Edvīns saka, man nekāda talanta nav dzējā, bet man ir drausmīgs iekšējs spēks, kurš lauž ārā un vārdā jebkur, ja. Un cilvēkiem nav vienkārši tā temperamenta tik liela, kāda ir Edvīnam Raupam. Un tā, Edvīns Raups ir, protams, pauze, bet viņš ir ļoti raksturīgs piemērs, kā cilvēks ienāk dzējā ar pilnīgi savu individuālu intonāciju, ļoti ordināli nebijuši. Nevēlas Viguls to atzīst par vienīgo tādu, izcilo spilto dzējnieku, kas ir pat ne Bērziņu, bet Bērziņu, bet tieši Egila Raupa. Jā, man gribās uzdot tev to pašu provocējušo jautājumu, ko es uzdevu puikām pagājušajā reizē aprīļa beigās. Tur runā par latviešu dzēju, par latviešu literatūru tur runā, un joprojām es nedzirdu jau kuru reizi nevienu sievietes vārdu autoris. Lieta ir tā, ka mums ir sieviešu proza, ja? Mums ir, diemžēl nav iznākusi otrā grāmata Ingmarai Balodai, kas ir ārkārtīgi spēcīgs dzējniece, ja? No 30 gadniece, viņai 29 gadu varbūt tagad jau 30, ja? Viņai liekas, ka nav īpaši gatava, ja? Ingmara ir grāmata. Otrā, pirmo es pats rediģēju, bet otrā grāmata. Un Alis Zāriņa pirmā grāmata nebija īpaši laba, tāpēc, ka to es arī rediģēju, bet viņa mācījās un mācās laikam joprojām Tallinā. Viņa tikai pāris reizes tikās ar mani, un dažreiz pie grāmatas vajag mēnešiem ilgi strādāt, lai atrast to pareizo. Dažreiz var atrast risinājumu, bet daži grāmati ar Andras grāmatas rediģējas, un mēs mēnešiem esam strādājuši pie dažādiem variantiem, ja, kādreiz, ja? Tā bija, ja? Man tā nelikās. Atceries, ka iesniedzām Kultūra Kapitālā iesniedz tu vienu variantu, tad mēs brīnījāmies, kāpēc tāds variants iesniedz. Svarīga kompozīcija un dzējoļu atlasi. Es, piemēram, nemāku atlasīt savus dzējoļus. Es nespēju atšķirt pat pēc dažiem gadiem,
savus vājas zeļojis no labiem, ja? Man jāpaļaus, man šo grāmatu rediģēju Kārls Vērdiņš, jo pirms 2 gadiem mūsu gauma literārā pilnīgi sakrit. Tagad tā sāk atšķirties, ja? Vēl viena grāmata, Vārti, ja, kas iznāca tādā biezā ķīģelī, kur man spurdzes uz vāku ir, ja, un kur ir apkopot visu man dzējoju krājumu. Un tāpēc to dzējoju krājumu Vārti daudz nezinu, ja, kaut daudz uzskatu to par man labāko dzējoju krājumu. Tad šo krājumu gan dzējos atlasīja, gan kompozīcija, šeit arī kompozīcija ir Kārļa Vērdiņa, es nemainu neko. Atlasīja Inga Čaklā, ja, kur ir mūsu labākā dzejas kritiķa. Ja. Viņai ir pār 70, bet viņa joprojām ir labākā dzejas kritiķa. Lūk, un tāpēc bija interesanti lasīt recenzijās, teiksim, Annas Kubelīnas recenzija, kas bija ļoti laimojoša un tā tālāk, bet tur šie cikli, ko izveido Kārls Vērdiņš, tika interpretēti ļoti pilnīgi pretēji tam, ko tie nozīmē, ko bija iecerējis es un ko bija iecerējis Vērdiņš. Tā kā tas arī ir labi. Dzējai jābūt daudznozīmīgai. Interpretācijām jābūt daudz. Dzējdars dotu to virzienu, teiksim, apmēram, bet interpretācija var būt ļoti daudz un viņas var būt pilnīgi pretējas. Tāpat, ka es esmu samierinājies ar domu, ka kaut vai šo grāmatu daudz mīl tieši to pašu iemeslu dēļ, kāpēc šo grāmatu daudz nemīl. Ja? Tiem, kuriem patīk, teiksim, man iepriekšējā grāmata, ja? Ir viena literatūra kritiķa, kur man pateica, ka viņi raksta doktora disertāciju par manu monogrāfiju, un tad Radio NAB ir šie literārie raidījumi, un tur bija tāda intervija, saruna ar mani, un es ieeju iekšā, un saka, man tās pēdējais dzējoju krājums nepatīk, lasu savus dzējojus. Es palieku šitās. Ko es varu pateikt, ja? Viņai patīk kaut kāds senāks dzējoju krājums, ja? Bet tas ir patīkam, jo manā vecumā Rainis tik labi nelasīja, jo viņš nerakstīja, viņš nomira 64 gadu vecumā, man 66. Tas ir diezgan dīvaini, Arvijas Galba, teiksim, man paudze visi ir nomiruši, ja. Vispār pievērsies uzmanību, ka 60 gadnieku paudze ir izmirusi zvejnieki, tagad jau mirs 50-gadīgi Brūvers, ja. Ģeniāls zvejnieks, viens no lielākajiem latviešu zvejniekiem. Nevelt Skujnieks teica, ir tā saucamais latviešu dzejs, kā viņi sauc, ne kodeks, bet, kā tos savus, kur atlasīja 40 vai 30. Kanons, jā. Un no pēckara autoriem tur ir 4 dzejnieki, ja, un Lūks Skujnieks, kurš pasai kanonā neietilp, bet kur vajadzēja ietilpināt, viņš Brūveri ietilpināja. Ļoti interesanti, kā popzvaigznes un dzejnieki mirs ātri, un
parasti Skājs jau saka, ka viņi sadedzina savu dzīvi, ja? Tas ir bieži vien vienkārši alkoholisms un tā tālāk. Parasti alkoholisms. Man paudze izmir galvkārt ar alkoholismu. Un tas parāda, ka proza un dzeja ir dažādas mākslas, jo prozēti var rakstīt mierīgi pēc 60 gadu vecumu un dzīvo ilgi. Bet dzejnieki tiešām, viņi vai nu nomirst ātri vai aplust, ja? Vai aplust. Jo dzeja turs tikai uz mīlestību. Jo Rainim arī vajadzēja to saules meitiņu. Viņš, ja nemaldos, 27. 28. gadā nav svarīgi, no Parīzes rakstīja Aspāzijai uz Dīķi ielu vēstuli. Inina lido ar ļoti tradicionālu tādu tradicionāliem mīļvārdiņiem un ļoti pamatīgi mīļu vēstuli Olgai Kliģerei, mēnes meitiņai uz Aspāzijas būvu.